Tā, puiši meitenes, labu vakaru. Nu, redziet, esmu gatavs iet ielās. Tad riku rādu paklausieties. Ceru, ka skanēs. Halo, 1, 2, halo, jā, tad visi mani dzird, jā, puiši meitenes, visi mani dzird. Nu, redziet, labi, es ar visu mikrofonu izstāstīšu. Tā reku ir mana Milwaukee kaste. Uz krutajiem riteņiem savā laikā pirku, jā, reku smuka, melna. Var uz viņas kāpt, uz viņas var sēdēt, laikam tur iztur to 100 kilo, jā, baigie krutie riteņi, reku ručkas, tas viss te laižās lejā. Nu, pa dārgo pirku, ka bija traknie gadi, jā. Taisam kasti vaļā, pagaidiet, ar vienu roku filmēju, tūlīt. Tagad, ko es izdarīju? Paņēmu, reku putu plastu iekšā, balto putu plastu, jā. Biezu. Iegremdēju bateriju un iegremdēju riku caurumu, uztaisīju putu plastā termosam, lai termos negāžās. Nu, tagad te var iekšā ielikt vēl maizītes, bībeli, nu, nezinu, pudeli, kaut kādu mazo pudelīti ar ūdeni, jā, tāpēc, ka gribēsies arī dzert ne tik vien kafiju, jā. Nu, lūk, re kāds vāciņš ir, un kā jau es teicu, reku vadiņš ir ārā, dzird cik viltīgi, re, caurumiņš, re, kur es ieborēju caurumu, izlaidu ārā vadus ar melnajām speciālajām šitām vīri, kas saprot, reku sakausēju visu šito te, nu, īsāk sakot, baigi pa kruto, klausieties, re, kaste, un tagad es uz viņas varu sēdēt, reku ir 2 klamburi, un reku ir riktīgie ritenīši, un Milwaukee, un brendota, un daudz kauns iet, un reku man tas megafoniņš kaklā ir, reku, tātad mikrofons man rokā, nu, nevaru nofilmēt ar vienu roku, bet megafonu redziet 25 vati, nesen bija video, ka es tādu nopirku Allaram Barjansam, nu, it kā šito varot dzirdēt 500 metrus, viņā, kāpēc es šito paņēmu, uztaisīju to kastu.